Mēs pašlaik atrodamies Mērsragā, kas ir 1,5 stundas brauciena attālumā no Rīgas, kur 5 stundu laikā mēs uzstādījām granulu degli. Precīzāk, pievienojam jūsu esošajai lietotajai malkas apkuras sistēmai granulu degli ar automātisko aizdegšanas un attālinātu vadību caur tādu ierīci kā Ferroli Connect, kas instalēts jūsu vietālrunī vai planšetdatorā. Tātad mēs strādājam visā Latvijā. Šis ir Lange-Tech katls, kā es šodien uzzināju, tas ir strādājis tikai 1 dienu, un mēs arī izmantojām viņu Lange-Tech bunkuru, ne mūsu pašu. Un šajā gadījumā mēs novietojām 3 ķieģeļus, lai šis leņķis, kurā skatās šis caurule, būtu perpendikulārs grīdei. Un te mēs ievietojām 10 maisus ar granulām, attiecīgi 2 maisus, tā kā te ir 3 ķieģeļi. Mūsu rīcībā tie būs uz mūžu, bet šeit ir darba virsma, kurā ir aptuveni 56 maisi, māja ir 90 kvadrātmetri, tātad vidējais mēneša patēriņš būs aptuveni 450 kg, tas ir aptuveni 1,5 līdz 1 mais granulu dienā, kas vidēji pietiek aptuveni 5 dienām. Bet tas ir atkarīgs no ārējās temperatūras. Jā, jo augstāks, jo lielāks patēriņš un sākumā, protams, labāk katru dienu pildīt. Vēlāk jūs pieradīsiet, cik dienas jums pietiks šī bunkura, un jūs pielāgosieties. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, mums šeit ir viens cirkulācijas sūknis. Boilera šeit nav, un šis sūknis ir pieslēgts caur šo termostatu. Kad es šeit ierados, tas bija iestatīts uz 60 grādiem, bet tā kā šeit sensors atrodas uz plastmasas caurulītes, es to iestatīju uz 25 grādiem, lai gan uz mūsu degļa jau bija ap 50 grādiem. Tāpēc vissvarīgākais ir nodrošināt, lai šī sistēma neuzvārītos. Tāpēc jums jāpielāgo arī šis sensors, lai cirkulācijas sūknis nepieļautu šīs sistēmas uzvārīšanos. Un te arī ir uzstādīts 3-ceļu vārsts, un gadījumā, ja tiek kurināts ar malku, ir nepieciešams mazais aplis. Jā, daļai no tā, bet ar granulām nē. Tāpēc šeit ir jānodrošina tieša plūsma uz māju, nevis lai katls sildītu pats sevi, jo granulām ir ļoti zems mitrums un katls netek. Atšķirībā no malkas, šajā gadījumā mēs aizveram šo pārsegu un uzstādām 3-ceļu vārstu, lai plūsma ietu tikai tieši uz māju, tādējādi nodrošinot maksimālo efektivitāti. Tātad šī pārsega granulu sistēmai nav nepieciešama, tā ir nepieciešama malkai. Ja šeit saimnieks vēlēsies kurināt ar malku, ko ļauj otra durvīša. Lūdzu saimnieku, paldies, ka viņš piekrita mani nofilmēt videoklipā, gribēju lūgt, lai nofilmē otro durvīšu. Šeit iznāk, ja mēs gribam sildīt ar malku, tad šī durvīša, uz kuras karājas deglis, jānoņem no šīm eņģiem uz augšu un noņemt, un uzstādīt šo malkas sistēmas durvīšu. Malkas durvīšu, tā teikt, kurai nav cauruma. Šis ir kombinētais metāla katls, mēs ne pirmo reizi to uzstādām, tas ir ļoti ērti principā. Tālāk, mums šo durvīšu atveda aptuveni pirms 4 dienām, bet meistars tajā pašā dienā mums izveidoja caurumu, tāpēc te pašā durvīšā ir kvadrātveida caurums. Jā, bet mums tas jāpārveido uz mūsu apaļo. Es tagad jums parādīšu, ka te ir tāda apaļa sprausla un, attiecīgi, caurumam arī jābūt apaļam 145 mm. Mēs to veidojam, lai tas varētu viegli ienākt šajā caurumā un pieskrūvēt ar šīm 4 skrūvēm. Tātad, ko vēl es gribēju teikt? Turpinājumā es gribēju teikt, ka šī ir jauna sistēma. Arī šeit saimnieks iegādājies granulas. Un attiecīgi, lūdzu, pievērsiet uzmanību, tām visām jābūt N+ kvalitātes. Kvalitāte, jā, tas ir obligāti jābūt augstas kvalitātes 6 mm granulām, tās ļoti labi deg, es jau mēģināju, viss labi strādā un mājā ir 24 grādi. Saimnieks teica, labi, izslēdz, citādi te būs kā pirtī. Un visbiežāk uzdotais jautājums, kas notiks, ja pazudīs elektrība? Ja pazudīs elektrība, maksimāla temperatūra paaugstināsies par 10 grādiem.
Tātad deglis var sasniegt maksimāli 80 grādus, bet tas ir ļoti reti, kad ārā ir -25 grādi. Deglis strādā ļoti ilgi. Jā, dažreiz notiek, ka, ja temperatūra nav sasniegusi 80 grādus un deglis izslēdzas pēc katla ūdens temperatūras un pazūd elektrība, maksimāli būs 90 grādi. Sistēma nekad neuzvārīsies. Atšķirībā no malkas, kad kurināts ar malku vai briketēm un pazūd elektrība, un jums ir pilna krāsns. Jums kaut kā brīnumainā veidā jāizņem šīs malkas vai briketes, kas zina, tas saprot, deglis no tā glābj. Tātad vēl bija jautājums, vai ir iespējams iestatīt grafiku? Šis ferrola konnests sensors ļauj iestatīt visu nepieciešamo, bet šajā gadījumā ņemiet vērā, ka granulu patēriņš palielināsies par 20%, jo mēs vēlamies komfortablu temperatūru, tas ir, kas notiek. Pieņemsim, mājas sienu biezums ir 30 cm, un, ja mēs naktī pazeminām temperatūru, bet mūsu mitrums ziemā ir ap 96%, jo sniegs guļ, un tas ir ūdens, tad izrādās, ka pāri naktī, kad mēs nekurinām augstākajā diennakts laikā, mūsu siena absorbē mitrumu un izrādās, ka tās biezums samazinās uz pusi. Un tad no rīta, kad mēs ieslēdzam ap +21 vai +22 grādiem, mēs līdz pusdienlaikam vienkārši izžāvējam šo māju, tāpēc mans ieteikums ir atrast pastāvīgu temperatūru mājā, kad jūs dzīvojat, lai visiem jums būtu komfortabli visā mājā. Uz tikšanos nākamajā video. Jūsu vietālrunī vai atvainojiet gadžetā.